Ko labāk treidot? Akcijas, kriptovalūtas, preces, indeksus, valūtu pārus, jeb forex? Izvēle ir tava, bet ļauj man izpaust pāris lietas, kurām vērts pievērst uzmanību. Sākumā pārliecinies, vai izvēlēto finanšu instrumentu tirdzniecības sesijas būs aktīvas, laikā, kuru realistiski varēs veltīt treidingam. Ja tas īpaši nesamazina izvēles iespējas, tad var izmantot intuitīvu pieeju vai vienkārši veikt izlozi, taču iespējams pielietot arī praktiskāku pieejamību. Kāda gan īsti tam nozīme? Treidot akcijas vai kriptovalūtas, preces vai indeksus, vai varbūt tomēr forex? Patiesībā ir diezgan daudz atšķirības un ne tikai starp dažādām finanšu instrumentu grupām. Kāda akcija ierasti būs svārstīgāka par citu. To varēs novērot arī uz kriptovalūtām, precēm, forex vai pat indeksiem. Līdzīgi ir ar pirkšanas un pārdošanas cenas starpību, jeb spredu, kas uz visiem finanšu instrumentiem nav vienāds. Jāpiemin, ka šī treidu izpildes maksa mainīsies arī atkarībā no brokeru kompānijas, kā arī atšķirīgu finanšu instrumentu pielietojumu un funkcijas ir ļoti dažādas, kas ilgstošā laika posmā var ievērojami atspoguļoties arī to grafiskajos attēlojumos. Piemērotāku finanšu instrumentu izvēle lielā mērā būs atkarīga no tā, kādā termiņā plāno treidot. Turpinājumā apskatīšu uzskatāmus piemērus. Jo īsākā termiņā plāno treidot, jo augstāka svārstīguma finanšu instrumenti būs jāizvēlas, lai tikai teorētiski būtu iespējams uzrādīt ilgstošu kapitāla pieaugumu. Kā arī, jo īsākā termiņā plāno treidot, jo lielāka nozīme zemam spredam vai komisijai. Skaidra lieta, ka zemāks spreds vai komisija vienkārši būs izdevīgāka par augstu, bet treidojot īstermiņā visticamāk tiks atvērti vairāk treidi. Tāpēc to izpildes izdevumiem jāpievērš īpaša vērība, lai ilgstošā laika posmā nenāktos ievērojami pārmaksāt. Praksē tas varētu izskatīties šādi. Dienā vidēji tiek noslēgti 10 treidi, un izdevumi uz šo finanšu instrumentu par viena treida izpildi ir 3 eiro. Taču, izvēloties citu finanšu instrumentu ar gandrīz identisku svārstīgumu, tie būtu vien 2 eiro. Tas nozīmē, ka treiderim ir iespējams ietaupīt 10 eiro dienā, vienkārši treidojot citu finanšu instrumentu. Protams, ir pilnīgi reāli, ka uz esošā instrumenta izdodas treidus biežāk noslēgt pozitīvi ar lielāku vidējo peļņu treidā, kas 10 eiro ietaupījumu dienā padarīs nenozīmīgi, bet to vispirms ir jāpārbauda. Nopelnīt pat teorētiski nebūtu iespējams, ja izvēlētā finanšu instrumenta cena visu laiku būtu nemainīga. Tāpēc svārstīgums varētu būt viens no svarīgākajiem faktoriem, veicot izvēli. Uz dažām finanšu instrumentu grupām svārstīgums ir augstāks kā citām, un to strateģiski izmantojot varētu rasties labākas peļņas iespējas. Tomēr to treidings iespējams nozīmēs arī lielāku risku. Izvēloties ļoti apšaubāmus finanšu instrumentus tikai ievērojamās svārstības dēļ, ir jārēķinās ar dažādiem papildus riskiem. Tīri teorētiski, grafiks, kurš regulāri veic lielākus kāpumus un kritumus vienā virzienā, visticamāk izrādīsies pateicīgāks dažādu stratēģiju izveidošanai un pielietošanai. Tas nozīmē, ka uz pietiekami augsta svārstīguma finanšu instrumenta, kas atrodas, piemēram, augšupējošā trendā, izredzes ilgstoši nopelnīt būs ievērojami lielāks, kā zema svārstīguma apstākļos sāniskā trendā. Varbūt jau iepriekš esi dzirdējis, ka treidojot trenda virzienā, izredzes nopelnīt parasti ir augstāks. Tas nav mīts, tomēr trendu ir jāmāk noteikt. Tāpēc Trader klubs mājaslapas apmācību sadaļā ir pieejams bezmaksas apmācību materiāls. Par trendu noteikšanu links uz to ir video aprakstā. Pozitīvs treids sākas ar pateicīgu brīdi tā atvēršanai. Tāpēc pievērs uzmanību, vai uz noskatītā finanšu instrumenta veidojas izdevīgi brīži treidu atvēršanai, laikā, kuru plāno veltīt treidingam. Pateicīgas ieejas treidos nereti veidojas pēc tirdzniecības sesijas sākuma, piemēram, Eiropas vai ASV, īpaši, kad grafiks iepriekšējās sesijas laikā veicis nelielas cenas izmaiņas. Jo šādos brīžos biežāk pietiks ar mazāku stop-loss kā augsta svārstīguma apstākļos. Pietiekams grafika svārstīgums vēl ir nepieciešams, lai vidējā peļņa pozitīvā treidā
būtu vienāda vai lielāka par vidējo zaudējumu negatīvā treidā, kas ļaus saglabāt izredzes nopelnīt arī ilgstošā laika posmā. Kāpēc tas ir svarīgi? Trapīgs piemērs tam varētu būt viena no tipiskākajām kļūdām treidojot. Nopelnīt izdodas teju katrā treidā, bet peļņas ir nelielas, kam par iemeslu pamatā ir nepieciešamība uzlabot savu treidinga psiholoģiju un stratēģiju. Atliek vienam treidam būt negatīvam, lai tas radītu lielākus zaudējumus, kā peļņai no visiem pozitīvi noslēgtajiem treidiem kopā. Treidings prasa precizitāti, kāda ikdienā parasti netiek pielietota. Tāpēc ir svarīgi nospraust mērķus un turēties pie plāna. Tas negarantē, ka izdosies. Tomēr, treidojot emociju iespaidā un noslēdzot pozitīvus treidus ar pāris eiro peļņu, tikmēr negatīvā treidā zaudējot vairākas reizes lielāku summu, noteikti nekas neizdosies. Nekas no manas minētās informācijas šajā video nav kalts akmenī, un varbūt es kļūdos. Taču šādu informāciju es būtu gribējis iegūt, kad sāku interesēties par treidingu.